Mēs ar Jānu Pļaviņu tikko pabeidzam sarunu pilnīgi par citu jautājumu par šo te traģisko notikumu Madonā, bet, grūti jau tā salīdzināt, bet, ne mazāk traģisks katrā ziņā, var teikt, 4 reizes traģiskāks gadījums ir noticis konkrēti Lizumā, kur jaunieši nepilngadīgi, tai skaitā gāja bojā avārijā visi 4. Un te pavīdējusi ir informācija, ka es no tā video sapratu šodien, ka tur iespējams ir dzinusies pakaļ policija. Varbūt tu vari tādu kaut kādu savu redzējumu, jo tur ir baigā starpība, vai jaunieši paši, vai viņus izprovocēja dzenoties pakaļ. Protams, ka jaunieši tur nobijušies bēg. Jautājums ir, vai vajag dzīties šādi pakaļ. It sevišķi saprot naktī, miglā apstākļi, tur tāda līkumains ceļš, kur ir robeža. Mēs esam redzējuši gadījumus, ka te Rīgā viņi sašķaida tos savus policijas mašīnas, ja? Tas jau arī tā kā nav jau pavelti. Kāpēc ir jādzinās pakaļ kaut kādam vienam šajā laikmetā, ka var fiksēt numuru, ka var uzreiz uz mājām bezmaz aizbraukt viņam pretī, ja? Kāpēc ir šādi jādzinās apdraudot visus apkārtējus? Bet varbūt pakomentē, ko tu zini vai ko tu esi dzirdējis un kāds tavs redzējums ir par šo situāciju. Jā, šeit būtībā ir tāds stāsts, kad arī mūsu biedrs Guntars, Madonas rajona, jo, saka, deva mums tādu informāciju, ka pilsētā runā, ka patiesībā jau tur ir bijusi tā policijas pakaļdzīšanās, tikai tie menti to, protams, negribēja atzīt paši. Bet tai pašās laikā vispār pilsētā, tajā visā rajonā tādas runas esot, jo ir vēl tāda lieta, ka tas ceļš patiesībā tur esot tik ļoti nomaļš bijis, ka, tā iespēja, ka tur nejauši tajā laikā patrulēja kaut kāda policija, esot ļoti, ļoti neticami. Bet tā oficiālā versija lūk, ka tie cilvēki bija iebraukuši kokā un uzreiz garām brauc patrulējušo policiju un pamanīja uzreiz šo faktu. Tā kā, faktiski jau laikam, ka tomēr izskatās, droši vien, ka viņi kaut kā viņus tur bija izdomājuši patvarstīt, kā rezultātā sekas ir ļoti bēdīgas. Jo, protams, arī man ir ļoti saprotams, ka, protams, jauniešiem, kas brauc uz tiesībām, protams, ja viņi ierauga naktī policijas mašīnu, viņi saprot, ka viņus noķers, švaki būs, ja, tāpēc viņi loģiski mēģina bēgt. Tas ir tikai likumsakarīgi. Un arī naktī miglā, ja, pie liela ātruma, pasamisējās kaut kas trāpīja tajā kokā. Bet te jau redz arī jautājums vairāk par to, kad es arī savā TikTokā uzfilmēju tieši par šo tiešraidīti, jo ir tāda lieta, kad es skatījos apakšā tie komentāri, ka lielākā daļa cilvēku visiem liekas ārprāts, tur šitie pārsniedz ātruma, nelieši brauc bez tiesībām slikti. Un es tad domāju, pirmkārt jau, labi, cilvēki ir gājuši bojā, it kā jau ar cieņu, ja pret mirušajiem vajadzētu izturēties. Otra lieta, vai tiešām šie cilvēki, visi, kur tie runā jaunībā, nekad neko tādu nedarīja. Viņi paši visi bija tik paraugi, oktobrēni un pionieri, kas tikai gāja, pie Ļeņina piemiņa puķis slikti un neko traku nedarīja. Kaut kā negribās ticēt. Man jau kaut kā liekas, ka visi kaut ko šāds gājieniņas ir darījuši. Labi, bet te jau kā reiz vairāk runa, es saprotu, ka tas, kas pie stūres bija, ka tas auto īpašnieks, vecākiem šī mašīna. Viņš nebija auto īpašnieks, brālim tā mašīna bijusi. Brālim, jā? Jā. Bet tad te nav moments kaut kāds pa vecāku iesaisti, kad šāda situācija tomēr notikās. Labi, te konkrētā gadījumā brāļi. Cilvēks paņēma mašīnu un aizbrauc, kādu tur baigā iesaisti, vai tev mājās ir atslēgas jāslēpj. Vai tas šofers bija pilngadīgs, vai tam bija 18? 17, laikam. Lūk, tomēr jau tas rezultāts ir traģisks. Te varbūt būtu kā reiz vecākiem piedomāt bišķi, kur atstāja atslēgas. Vai vismaz bērniem tā teikt, runājot, audzināt, ka tā īsti gluži darīt nevajadzētu, sasēdināt pilnu mašīnu un kaut kur tagad braukt ar citiem bez tiesībām. Tas tāds moments tomēr... Nē, labi, šausmīgi pareizi tas nav, protams, bet tai pašā laikā, ja mēs atceramies, kā mēs paši rīkojamies 17 gados, tādas pašas darbības jau vien tika darītas. Un līdz ar to es uzskatu, ka nav arī korekti, teiksim, piemēram, man viņus nosodīt, galīgi es to nedaru. Otrkārt, saprot, šiem cilvēkiem bija kaut kāda enerģija, kaut vai 17 gadus viņi līdz tam bija tikuši, ka viņi braukājās mašīnu kaut kur tur apkārt,
Nu, un ja redz kaut kas nebūtu šāds noticis, pieņem, ka varbūt tur arī būtu gan veiksmīga dzīve izveidojušies. Jo... Nē, nu labi, viņi varēja ietriekties citos bērnos un nobraukt citus vēl. Nu, te jau tā gluži arī. Tā ir tāda varbūtība. Varēja notikt daudz, kas varēja notikt. Tā redz, ka notika. Jā, bet redz, ka notika. Te jau vairs nav, ka varēja notikt. Te notika tā teikt tas, ka viņi aizgāja bojā, un turklāt jau tie 3, kas sēdēja blakus, nu, tie jau tad nebija pie šīs situācijas kontrolas un pie stūres. Nu, tas jau ir klasisks tāds gadījums, ka jaunieši, nu, davai spiedīsim, cik nu iet, paskatīsimies, davai ātrāk. Nu, mans viedoklis ir, ka tomēr, nu, tas nav pareizi. Pareizi tas nav, bet pareizi to tu saproti tagad savos 40 gados. Savos, piemēram, 17 gados to tas nelikās nepareizi. Nu jā, bet tāpēc ir kaut kādi, kā es saku, ir gan vecāki, gan radinieki, gan ir arī kaut kādi tomēr, nu, ir valsts teorētiski normālā valstī, kur ir kaut kādi visi cilvēki, kas strādā attiecīgajos amatos, ir, tā teikt, nav kaut kādi korumpēti miliči, bet ir adekvāti un labu griboši. Tur būtu kaut kā, ka šādas situācijas minimalizē, nu, ka kādam rodās tur šādas vēlmes vispār. Nu, ka tas drusciņi jau tomēr neveselīgi ir tā gribēt, nu, tāda visatļautība un attaisnoties, ka teikt, ka nu, mums jau tikai 17, un mēs tad nezinājām, un ko tur. Ja? Nu, tur jau ir tas, ka tas tā audzināšana jau sākās kaut kur krietni agrāk. Es šaubos, ka Latvijā kāds ar to baigi nodarbojās, vai skolās, vai kaut kur, ja? Ka tas mums jau tā tagad, kad redziet, notiek traģiski, nu, tā visiem žēl, bet patiesībā līdzīgi kā Madonas gadījumā, kur tie mazie bērni, ja, un kā jau mēs izrunājām, tur bija tomēr tie antisanitārie apstākļi, tad jautājums, vai tiešām agrāk arī tur nevienam neinteresēja, kādos apstākļos viņi dzīvo, nu, ka tagad difterija un gāja bojā, tad, nu, pēkšņi tur vainīgi, nu, tad arī vēl nevienam neinteresēja, kā viņi tur dzīvoja, bet pamanīja faktu, ka nevakcinēti un tā vaino to. Nu, te tāds drusku ir tāda divkosība manā skatījumā, ka it kā grib rūpēties visi par visiem, bet tā kā reāli jārūpējās, nu arī tas pats tiem, kas tu saki, tur pārmet komentāros, piemēram, ja, te jautājums būtu viņiem, cik tad jauniešus viņi paši, es nezinu, ir sportam piesaistījuši vai tur kaut kādos darbos iesaistījuši kaut kur, ja, nu tā teikt, palīdzīgu roku pastiepuši, ja, nu ir sevišķi, kur ir kaut kāds nelabvēlīgāks ģimenes, tur jau neviens neatradīsies. Tur jau būs tikai gudrinieki, kas kritizē pēc tam, ka kaut kas ir noticis, bet tādā ikdienas darbā, nu, lai šāda sabiedrībā mums tas iet uz labo pusi un nebūtu šādi te, nu tādi kaut kādi tādi, nu, neveselīgi momenti, nu, tur nevienam tas tā īsti neinteresē. Nu, tā ir runa par to, ka mēs esam tādi bišķi tāda, nu, tāda paši pa sevi tāda sabiedrība. Jā, nu, bet tev ir tāda interesanta lieta, ka man arī te sazinājās daži bijušie policisti, ja? Un pastāstīja par līdzīgiem gadījumiem, kas ir bijuši ļoti līdzīgi. Tas moments gan ir ļoti interesants. Varbūt varam par šito parunāt. Kā tad ir ar tām pakaļdzīšanām? Jo te bija konkrēts variants, tā es pierakstīju, kad no puisis bija nošauts arī 17 gadus vecs pūrē. Un viņš bija braucis no Ugāles, laikam, ja? Ne, no Usmas viņš bija braucis, no Ugāles, neatceros. Opšam bija braucis uz Pūru, un kaut kur pa vidu bija trāpījies uz policijas, policija bija dzinusies viņam pakaļ, un viņš bija iebraucis kokā un nosities. Bet tad, kad tas viss jau bija safiks, viņš iebraucis kokā un nosities, bet kaut kādā veidā pēc tam ekspertīze bija piefiksējusi, ka neskāpēc viņam lodi galvā. Un sanāca tā, ka pa priekšu viņi tā kā tomēr nošāva, un tad viņš iebrauc kokā. Un tur tie vecāki tur esot ilgi tur tiesājušies, centušies pierādīt tavu taisnību, bet nu, īsti laikam tur nekas neizdevās. Un te lūk ir stāsts par arī ļoti līdzīgs gadījums, kad no policija vienkārši nošāva jaunu cilvēku. Un vēl starp citāds pats gadījums esot bijis arī kaut kur ērģu pusē, cik saprotu. Ka tur arī esot bijis, kad it kā cilvēks esot braucis projām, neesot apstājies un arī esot nošauts. Arī kaut kāds jauns puisis. Agrāk jau bija ļoti populāri, ka policija šāva pa, tā teikt, mašīnām, kas neapstājās dzinās pakaļ tur, ja. Kaut kādā brīdī, man liekas, to viņiem tā kā aizliedz darīt un atņemšanu. Saprot, te ir jautājums, kas tad ir svarīgāks? Svarīgāks ir kaut kāds ceļu satiksmes likums, kaut kāda noteikuma, jeb cilvēku dzīvība. Nu, manā skatījumā cilvēku dzīvība tam ir stāv tomēr pāri.
Un otra lieta jau redz tas, ka noteikti, es pat nešaubos, ka arī šo situāciju tūlīt kāds mēģinās izmantot, pateikt, ka tagad ir jāsaliek, nezinu, vēl 50 fotoradari, ja vēl kaut kādi bargāki sodi, vēl kaut kas tāds jāsaliek. Vienkārši liekas no cilvēkiem naudu. Un tad ir nākamais, ja, kad varbūt vienkārši tas ir tā, ka tos cilvēkus cenšas panākt jau tik pakļāvīgus, tik paklausīgus visam, ja, ka beigās, rūpējoties it kā par šo cilvēku drošību, ja viņiem saliek tik daudz ierobežojumus, ka viņi beigās vairs vienkārši vispār nekur nevar paši pakustēties. Jo, galvenais, lai vispār būtu vispār droši, jo varētu vienkārši neviens nekur nebraukt, ja visi sēdēt mājās. Un tas, man teiksim, arī kaut kā iet vajag kopā uzreiz ar visam šīm policijas aktivitātēm, ja, jo šeit jau redzēt tāda lieta, ka, ja mēs tā paskatāmies, kā man saka rakstīt cilvēku, tur, policists izmantoja savas likumīgās tiesības, ja, bet kas tad ir svarīgāks? Svarīgāks ir policists uzdevums ir aizsargāt šo cilvēku, nevis izmantot savas likumīgās tiesības. Šajā situācijā tas policists jau varēja kaut kā viņus... Es saku, es nezinu, vai tur bija policists, bet man to stāstīja, ka tas tā ir. Ja? Bet ja tas tā bija, viņi jau varēja viņus vienkārši kaut kā mierīgi pabraukt līdzi. Kaut ko viņi apstāsies, agro vai vēl, un izstāstīt, ka varbūt tas ir riskanti, nevajag braukāties bez tiesība. Tas būtu loģiski. Te raksta komentāros arī, ka tur tā viena meitene laikam slimnīcā un ka viņa izdzīvos un ka viņa kaut kādā brīdī viņa sniegs liecības. Labi, protams, ka tur visādi var ietekmēt un tā, bet ka tad ir audzināts to. Esmu diezgan pārliecināts, ka ja tur tiešām ir bijis ar šī policijas pakaļdzīšanos, ja, tad šaubos, ka šai meitenei kāds atļaus tur kaut kādu godīgu liecību sniegt, jo, mentis piesac. Tas vienmēr tā ir bijis un... Man tīri teorētiski liekas, ka es esmu redzējis ļoti daudz te video, kur Latvijā tur viņi pat lepojās, viņi izliek pat šos te video, ka viņi dzinušies kaut kam pakaļ. Ja, un tur parasti man baigi pārsteidz, ka viņi baigi ilgi parasti dzenās pakaļ ar visām tām galkām lielā ātrumā, turklāt tur, krietni tur pārkāpjot tur 150, 180, pat ja ir redzēts tie video. Un principā jau tur kurā katrā brīdī var rasties traģiska situācija. Tad te ir jautājums. Es saprotu, kaut kādā Amerikā, tur štati lielie, tur Losandželosā, Kalifornijā vai kur Ņujorkā, vai Čikāgā, kur ir tiešām kriminālā situācija, tur narkotikas ieroči, tur visādi, vai tur karteļi pie Meksikas robežas, kur tiešām visādi var braukāt recidīvisti un noziedzīgi mukti reāli tur atšaudoties tā, ja. Mums Latvijā, mazajā Latvijā, sevišķi te, kur tas notika Līzumā, ja, kur visi viens otru pazīst. Viņiem atliktu piefiksēt, dzenoties pakaļ, vai, ja ne šī gadījumā, tad citos, kuri dzinušies pakaļ, piefiksēt šīs mašīnas numuru, un tur ātri vien būtu skaidrs, kurš ir aizbraucot kaut vai pie īpašnieka, viņš uzreiz pateikt, kurš bija pie stūris, vai arī viņam jāuzņemās vainu un jāsaka, ka viņš bija. Tur ļoti fiksi varētu šo atrisināt, bet tie riski, ka tā iespējamība, ka pie stūris kaut kāda recidīvisti sēdējuši, kas naktī tur mukuši. Līdzumā vienīgā mašīna, kur brauc cauri, bija recidīvisti. Ļoti, ļoti zema, tur 1 no miljonus, ja ne vēl vairāk, ka tur tiešām brauc noziedznieki, piemēram, kur tur izmukuši kaut kur vai pār robežu, pārmukuši Krievijas, tur tagad bēg kaut kur, ja. Tāpat būtu jāsagaida, ka viņi iebrauc kaut kādā vietā, kur ir kameras piefiksēt un to visu tāpat. Līdz ar to, te tāds pārspīlēts, kā tu teici, uz visiem sīkumiem reaģēt uzreiz bez maz ar lielgabalu, maukt uz visām situācijām, kur neiedziļinoties. Ir sevišķi tas gadījums, ko tu teici, kur pūrē nošāva vēl, ja, tas vispār ir, beigās, viņš pat netika līdz tam, lai viņu pārbauda, vai viņš, piemēram, ir dzēris vai nav, vai viņam ir vai nav tiesības, viņu vienkārši nošāva, ja, sanāk. Un man tajos video parasti liekas, ka viņi tur avarē bieži arī tie menti, viņi miliči, viņi ieskrien, tur parasti tas beidzās ar kaut kādu avāriju, ja, un tad tas viss tiek uztvērt kā malači, ja, bezmaz. Bet tas arī ir maksā, ka viņu tās visas pakaļdzīšanās un sasistais valsts īpašums, ko viņi sadauza, tur labi, tur apdrošināts, ja, bet beigās tāpat kāds par to maksā, ja, tā apdrošināšanas prēmija droši vien tad ir super liela, ja, bet labi, tur visi droši vien atkatos un tā sadalīts, bet viņi, tā kā baigi nerūpīgi, tas tāds moments. Bet labi, varbūt, pasakot. Manā skatījumā tur varbūt ir arī tāds apstākļs, ka tiem mentiem ļoti bieži sakāpja galvā.
Un ne jau vienmēr nozīmē, ka tas mēnesis, ka viņš tur baigi godprātīgs un baigi gudrais policists. Ja, reizēm viņš varbūt ir tāds diezgan, tas mēnesis ir tāds bezsmadzeņu primāts, ja, un viņam ir, kā tik izrādīties, kā tik tur kādu noķert, ja, kā tik tur kaut ko. Un tad viņš arī tā mauc. Galvenais, kad ir rezultāts. Šajā brīdī, jā, pieņemsim, ja tā ir, lūk, likuma pārkāpums ir piefiksēts, pārtraukts, cilvēks ir iebraucis kokā. Vairāk likuma nepārkāps. Tev taisnība tādā ziņā, ka mēs te galīgi nevaram romantizēt un idealizēt Latvijas caurmēra policistu. Diemžēl, jāsaka, jā, normāli tas nav. Ko mēs redzējām Covid laikā, ko viņi darīja un cik viņi bija saprotoši. Jo man ir pilnīgi pārliecība, ja viņiem Covid laikā tur būtu pateikts un izdalīts ieroči un pateikt, ka jums uz to pūli vajag šaut, tad tur katrs otrais bez domāšanas tā arī būtu darījis. Tas ir viens aspekts, jā, vēl no cita, ka mēs jau te tagad saskaramies, es konkrēti, man bija pirms pāris nedēļām te veseli tiešai pa Saldu, kur Saldus policijas, pašvaldības policijas priekšnieks tur bija pieķerts ar bardaču, kā laikam, vai kā tur sanāca iespējams narkotikām, un dzīvoklī bija atrasts un bija tirgojis, jā, kā tur varēja, vai ka tie policisti tur tirgo, tāda iespējamība. Man patīk, mums te būs darbiņš bišķiņi arī ar Artūru jāizbrauc, būs tas Ropažu novadā, kā reiz sakrīt. Tu vari iedomāties, ka Ropažos ir dzīvoklis konkrēts, ko man atsūtīja, kurā tiek tirgotas blokos. Minimālais, ka tur nopirkt viens bloks cigaretes blokos, tad vairumā tiek tirgotas nelegālās kontrabandas vai konfiscētās cigaretes. Un gadās pat tā, ka, ja tu atnāc kaut kādā pulkstenī pareizajā, ka tas milicis no darba ir pārnācis un vēl nav pārģērbies, un viņš tev paver tās durvis un miliču formā, policistu formā, pārdod bloku ar cigaretēm. Tas nav kaut kad 90. vai 2000. Tas tagad šobrīd tāds dzīvoklis ir Ropažos, un iedomājies, tas ir kaut kāda štrunta cigaretes. Un te jau bija, ka Covid laikā policisti busiņi izvedāja tās pašas narkotikas, kā te cilvēks stāsta pa mājām, tev tikai lejā bija jānonāk, ka tā kā darbojās kā kurjeri, kā dīleri, iespējams, jā, tāds. Tie stāsti ir daudz ļoti, un tad tiešām nedrīkst aizmirst. Mums jau tāds tā kā stereotips pozitīvais it kā, ka policists, tas ir domāts tā kā tu teici, aizsargāt, ja teorijā. Bet praksē, tas tā nav. Praksē tas ir tāds, nedod Dievs saskarties ar viņiem, bezmaz no sērijas, ja, kad labāk tad nē, izvairīties. Joprojām ir tas moments, ka tu ieraugi, policistu uzreiz pirmā tā astos ir negatīva. Man personīgi viņam ticamība nav nekāda, ja godīgi pateikšu, pilnīgi nekāda. Un es tā naivi varbūt ceru, ka varbūt ir kaut kādi 10% tur atbildīgie, godīgie policisti, kas godprātīgi dara savu darbu. Ja. Es tā ceru, ka varbūt ir 10%. Par vairāk man pat ilūzija nav. Reiku tepat raksta komentāros, ka kokaīns ir viņu biznes un ka pieved ar mašīnām pat uz mājām. Ka tas viss, tas jau ir tā kā bezmaz tāda pašsaprotama lieta. Mēs jau tā varam šokēties, kas nezinu, varbūt bet daudz, kur jau pat Latvijā ar to ir samierinājušies, ka tā ir, mazpilsētās, vai novados. Tur jau viņiem nekāda izvēle nav. Ko tad viņš ies pret to policistu, tur uzreiz tie tur atriepsies. Ja tur viss ir sakārtojies jau tā, ka tā zivs jau pūs no galvas. To visu, protams, ka piesedz visāds gan visdrīzāk policijas vadība Rīgā, un viņi to nevar darīt bez politiska jumta, tā teikt. Ja. Iedomājies tev ielikt pa iekšlietu ministru, piemēram, tas būtu dienas, es pieļauju, vai stundu dažu jautājums, pastāv kaut kādus atbildīgos, ja tur padotos tos ģenerāļus un paprasīt, kas mums notiek narkotika tirzniecībā valstī, kas notiek nelegālo kontrabandu. Tur viss kā uz dēlnes būtu, ja tu gribētu saņemt un apkarot. Ja? Viņš nav muļķi, kas to viņi nezina. Viņš pilnīgi noteikti zina. Jo, ja mēs runājam par Rīgu, ja, par visām točkām, kas darbojās tur gadiem, ja, ar tradīcijām, ja, par viņām zina pilnīgi visi. Ja, tur ne tikai zina, viņiem maksā tā kā tādu procentu nodevs vēl tur, par to, ka viņi var darboties. Un es pieļauju, ka apkarot konkurentus palīdz, kuri nemaksā, un tirgu, tā teikt, paņemt, monopolizēt un tā tālāk. Ja, es teikšu skarbāk, ka nevis viņi maksā procentu nodevs, bet ļoti daudz menti arī paši tās točkas uztur. Tas ir viņi? Es domāju, ka tas ir viņa biznes. Tā kā tas dzīvoklis, viņš no dzīvokļa tirgo cigaretes savu.
Vēl labāk. Un tas ir tikai loģisks secinājums. Iedomājieties, sāka viņi droši vien ar uzlika nodevas, un pēc laika iedomājās, nafig mums ļauti kaut kādiem pelnīt, vai ka es pats tur ielikšu kaut kādu savu radinieku un naktī tirgošu. Protams. Līdz tam aizietu jebkurš cilvēks, kam ir kaut kāda biznesa daudz maz domāšana, un tāda ir gandrīz jebkuram. Taču tu saliec 2+2 un sāc darboties, un nesodāmība. Viņiem gan jāmaksā uz augšu, droši vien ir līdz pašai augšai, lai ļauj viņiem tās točkas savas turēt. Par šo situāciju es uzreiz tā iedomājos, ka klasiskais cilvēks, kas kaut ko komentē, viņam liekas, ka tas vainīgais likuma pārkāpējs bija 17-gadīgais puika, kurš bez tiesībām brauc ar mašīnu. Bet viņš neiedomājās to, ka varbūt tie patiesībā īstie nelieši varbūt ir tie menti, kas tur bija blakus sekoja viņiem, jo kāpēc cilvēkiem liekas, ka tas ments ir šausmīgi godīgs. Bet tas tā liekas sabiedrībā, tāpat kā panorāma klausoties viņi tic. Varbūt tas tā, ka cilvēkam grūti iedomāties, ka kāds var kaut ko tik tādu nelietīgi darīt. Bet es tagad pat izlasīju grāmatu, tā kā mums viņa saucās Cilvēks no viņa pasaules, laikam bija Dreimans, tāds bija sarakstījis. Un tur bija grāmata, būtībā tie jau bija 80. gadi, kad tur bija slavens tādas dažas slepkavību lietas, un kur menti nevarēja atrast vainīgu, un viņi izvēlējās vainīgos. Viņi izvēlējās noķērt 3 puišus, viņus tur tik ilgi sita iecirknī, kamēr viņi parakstīja visas atzīšanās un visus. Un, teiksim, tur 2 tur notiesāja uz baigi ilgiem gadiem, un 1 tur notiesāja uz nāvsodu. Un bet tik tālu, ka viņš nokļuva nāvinieku kamerā, ka viņš gaidīja pa dienām, bet kā tur gadījās, kad viņi nejauši noķēra to īsto, to manieku. Pavisam citu policija noķēra īsto, un konkrēti tas atzinās arī tajās lietās. Un tad tur radās apjukums, kā tad tā varēja gadīties. Un tur ilgi reāli viņš kaut kāds 2 gadus pa tiem cietumiem, tur viņi bija nomuļļājušies. Viņam tur bija pilnīgi sasists, viņš bija tā, ka tur veselība bija galīgi sačakarēta. Un šajā situācijā tur kaut kāds 5 laikam mēnešus reāli notiesāja par šo lietu. Jo faktiski tur bija viņi tur bija ļoti zvērīgi, viņi izturējušies un ļoti labi apzinoties, ko viņi dara. Vienkārši, lai izpildītu savu normu, ko viņi noķēruši, tur slepkavas. Bet tajā brīdī, kad šis cilvēks beidzot viņu tur izlaida ārā, viņš sāk dzīvot, un tie menti, pārējie menti, viņi tur vajāja visu laiku, viņi tur mēģināja visu kaut ko viņam izdarīt, un beigās tā situācija bija tāda, ka viņi kaut kā viņu bija pamanījušies ar elektrību tur nosist pēc kaut kādiem gadiem. Un Zigulds Dreimans bija grāmatas autors, viņš pats bija uzrakstījis, kā viņam tas viss tur bija gājis. Tas bija uz reāliem notikumiem? Tas ir reāli notikumi Latvijā, jā, Latvijā. Man reku raksta, ka tā esot bijusi Rogoļova lieta kaut kāda. Jā, jo to Rogoļovu noķēra pēc tam, un tad, kad noķēra to Rogoļovu, tad viņš tur atzinās visās epizodēs, ko viņš tur bija izdarījis. Un tie savukārt citi, kas to Rogoļovu bija noķēruši, tad viņi pēkšņi brīnījās, kā viņš var atzīties tajā, pa ko jau tad nekur jau nāvissods piespriest cilvēkiem. Un faktiski tās bija tāds, ka tas bija aizkrauklē konkrēti. Tas viss tur bija noticis tajā rajonā, kad reāli tie menti, labi zinot tos puišus, tur bija noķēruši, un viņus reāli tur ilgi bija situši, tik ilgi, tur kaut kādā, viņus tur turējuši kaut kādā nedēļām, tur, kamēr viņi atzinās pilnīgi visā. Protams, ko viņi neko nebija darījuši. Un tur bija tā, ka vienam tur bija ļoti paliekoši tur veselības problēmas, pēc tam visiem tur bija un tā. Un te lūk ir stāsts par mentiem kā tādiem. Un kāpēc mēs domājam, ka tagad tā nav? Tagad ir tāpat. Laukos cilvēki nav tādā šokā vai neizpratnē, kā kāds varbūt Rīgā, kas te dzīvo kaut kur nesaskarās. Laukos tā esot ikdienai, ka man te komentāros arī raksta, ka visā Latvijā tā ir. Un nereti gadījumi, ka vienkārši kādu tur piekauj vai kā. Mums jau taču pašiem ir bijuši Smiltenē biedrs viens stāstīja gadījums, ka
tur viss, kaut kādu vienu no 2 brāļiem, kurš tur, nezinu, iet pa krogiem, barčikā sēž, ka viņi tur ik pa laikam pāraudzina, un tad beigās pat vēl atved uz mājām, izmet pie tā otra brāļa, bezmaz. Tā kā tāda rutīniski, kas īpašs tāds, it kā tāda vienkārši pāraudzināja, viņš tur kaut ko ne to bija izmuldējies kaut kur tur, tādi varianti, es domāju, Latvijā cilvēki ārpus Rīgas tā kā vairāk ar šito varbūt ir saskārušies, jo tur jau, tur viņiem ir tā teikt lielāka tā vara, bišķi te jau Rīgā viņiem kaut kāda tur savstarpējā konkurence, un viņi tā kā varbūt uzmanīga, bet tāpat jau mums tā te alkohola točka un narkotiku, kā reiz Sarkandaugavā ir pāri pretī ielai pie policijas iecirkņa, ka pa logu var redzēt, mēs tad tie, kas sēž policijas iecirknī, redz to dzīvokli un to logu, no kura tirgo. Un tas viss notiek, mēs taču esam te runājuši, pat publiski par to, nekur tur nekas nav likvidēts, aiztaisīts, viss notiek. Tā kā tā. Labi, es domāju, Edgar, mēs par šo tematu sekosim līdzi, un, ja vajadzēs, uztaisīsim vēl kaut kādu, tur pēc nedēļas vai 2 pastīsimies, kas, ir kāda aktuāla jaunuma, un arī, es domāju, mēs varam regulārāk par kaut kādiem šādu veidu jautājumiem parunāties šādi te svētdienu vēlos vakaros. Es tev teikšu lielu paldies visiem, kas skatījās, kas tagad redz Edgaru, var pievienoties Edgara Dārznieka profilam. Viņam nav bieži, ir reti, ik pa pāris nedēļām, bet tādi ļoti trāpīgi, tādi nosvērti video, kur viņš no citas tāda pilnīgi rakursa paskatās uz lietām. Man pašam ļoti interesanti. Es gribētu, lai viņš biežāk taisa šāds video, bet uznāk iediesmu, tā es uzfilmēju. Jā, tu tā spontāni, ka tev tiešām ir tas sakāmais, tu to arī ļoti labi pasaki, tad piesakojamies Edgaram, un es domāju, mēs te paturpināsim arī vēl par šādiem tematiem parunāties. Es domāju, mums jau valstī katru dienu var atrast šādas te neizdarības, bet, protams, ka līdzjūtība vecākiem un visiem radiniekiem arī šo 4 jauniešu bojā ejā, tas ir traģiski. Mēs nesakam, tur bija policija vai nebija, bet tāda informācija pavīdēja kā viens no variantiem, līdz ar to mēs izskatījām, te varbūt arī tīri teorētiski, jo kas ir pilnīgi noteikti bijis, ir citos gadījumos tā ir bijis, konkrēti Pūrē šis te nošautais puisis, ir bijuši, kur pa šauju seko un šauju, un pēc tam tikai secina, kas vispār pie stūris bijis. Tā kā te mēs tā kā varbūt te nepārsteigsimies ar kaut kādiem secinājumiem, bet tas, ka tāda informācija pavīd, nav dūma bez uguns, kā mēdz teikt. Tā kā paldies arī vietējiem visā Latvijā, kas sūta informāciju, droši to dariet, un mēs iespēju robežās cenšamies pārbaudīt, paskatīties, bet no otras puses arī informēt, ka šāda informācija ienāk, lai tā teikt kaut kas nepaslīd garām. Taču cik tie gadiem Reizeknē toreiz tur to izvarošanu mēģināja Miliču piesakt, un tā kā, ir šie gadījumi, ir ļoti daudz. Tas no savas puses pateikšu, ka galvenais cilvēkiem, kad vajag saprast, ka nevajag nosodīt jauniešus, ka viņi kaut ko tādu ir darījuši, vai pabraukājušies, patusējušies, nevajag nekad nosodīt, jo pirmkārt jūs paši bijat jauni un tāpat darījāt. Un otrkārt, esošajā situācijā, es pieņemu, ka šādi cilvēki, kas tomēr kaut kāds protesta gars ir iekšā kaut ko darīt, ja mums ir valstī daudz noderīgāk nekā godīgais, kārtīgais, kā es saku, pionieris vai oktobrēns, kurš akurāt sēž, skatās panorāmu, skatās visas ziņas, un nekad nekādu likumu nevar pārkāpt un nespēja iedomāties vispār, kad valdība, kur izdod likumus, varētu nebūt tik labi un godīgi, lai tie likumi būtu godīgi. Tas tā. Mans puses. Tā. Labi, liels paldies tev, Edgar. Paldies skatītāji, kas skatījās. Tas bija Edgars Dārznieks. Pirms tam mums bija saruna ar Jāni Pļaviņu. Arī interesants, protams, pēdiņās temats un traģisks, protams, kur Madonā gāja bojā 4-gadīgs puisēns, un kā tagad mēģina to demonizēt, ka nebija vakcinēts, un pie vainas tātad uzreiz ir visi nevakcinētie bezmaz bērnu vecāki un tā tālāk. Šiem abiem tematiem pasakosim līdzi. Es domāju, arī šādā formātā regulārāk, ka es te kādu parunājos, jo tomēr bišķiņi tā kā man pašam interesanti dzirdēt pilnīgi kaut kādu citu skatu punktu arī un vieglāk, tā teikt, jo vairāk viedokļu, jo labāk. Tie, kas man te tikko kāda dāma uzrakstīja, ko mēs te runājam, ir jārunā. Runāšana ir pirmais solis, jo vairāk cilvēki runā, vairāk cilvēki sadzird, informācija ir spēks.
cilvēki kļūst drošāki, nebaidās un sāk paši runāt un savās darba vietās vai kaut kur pret iestādēm. Un tas ir tas tieši, kas ir vajadzīgs. Nevis, ka visi paklausīgi baidās pat iepīkstēties un neko nesaka pretī. Tā kā tas ir jākļūst drosmīgākiem. Paldies tev, Edgar, un paldies skatītājs. Arī atvainojos, mēs te vienlaicīgi tā teikt pabeidzam, tad arī šo te garo tiešraidi. Prieks bija redzēt, ka jūs esat tik daudz. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, vēlreiz tas bija Edgars Dārznieks. Droši piesakoties mūsu profiliem un ikdienā mums te visādi video par visādām tēmām. Mēģinām kritiski skatīties uz valstī notiekošo, bet arī ar tādu, kaut kādu saglabājot pozitīvismu cerības staru, jo nav visi padavušies un nav visi tādi muļķi, kā šai te varai gribētos. Tā kā tā, liels paldies visiem un labu nakti. Čau. Paldies moderātorai Glorijai, kurai te šodien bija laikam daudz darbs, tomēr ar troļiem visādiem, bet tas viss piedarās pie lietas. Labi, visiem ar labu nakti.